ļoti, kas man patīk, tas, ka to var darīt arī ziemā. Un tās sajūtas vienkārši ir fantastisks. Tu mierīgi istabā darbojies ārā, grils tev kūp, kurinās, tu aizēji paskaties, tev nekādi apstākļi nevar ietekmēt viņam to pagatavotu ēdienu, jo es esmu mēģinājis ar parasto metāla grilu ziemā cept šašliks. Tas bija tā, un vēl sniegs, jā, nu, tas bija vienkārši challenge, vai kaut ko tādu izdarīt, jo viss grils ir sarkans un šašliks tāpatās ir augsts un vienkārši nav iespējams neko izdarīt. Cik ātri uzkarās, tik ātri atdziest viss. Te ir tas, ka tur nav jāstāv viņam klāt visu laiku, jāvaktē, viņš vienkārši noregulē temperatūras, kādas ir nepieciešamas ēdienu pagatavošanai, un viņš jau dara savu darbu. Tas man sagādā lielu baudu, jo mums jau visiem asociējās tas, kad ir vasarā grillējamies, bet nē, es to baudu saņemu lielākoties ziemā, tā kad neviens to nedara, bet es to daru, es to varu darīt, ar Big Green Egg tas ir iespējams. Principā es tāds liels pavāra guru neesmu, jā, līdz ar to man tas pagatavošanas listi ļoti maziņi, jā, bet, nu, protams, man patīk kaut ko, protams, dārzeņus vai kaut kādas garneles pagatavot un krosāniņus uztaisīt, ļoti garšīgi sanāk. Jā, bet tas manā skatījumā priekš manis daudz, bet, protams, pavāri pat kūkas cep uz viņiem. Ka es uz to eju, tas ir mans nākamais solis.